Maz bija tēva novadiņas, bet dižani turējās. Tas pavisam noteikti šobrīd attiecināms uz Varakļāniem, kas, kā zināms, ir iedzīvotāju skaita ziņā mazākais Latvijas novads, taču šobrīd viņi ļoti sparīgi cīnās par uzvaru soļu izaicinājumā. Kopš akcijas sākuma varakļānieši bija topā augšgalā, taču šonedēļ tika mainīti noteikumi. Līdz šim katra novada noietie soļi tika dalīti ar dalībnieku skaitu, taču tie, kuri bija reģistrējušies, bet aplikāciju neizmantoja, samazināja savas komandas reitingus, tāpēc tika pieņemts lēmums turpmāk neņemt vērā dalībniekus, kam soļu skaits ir 0. Jaunais algoritms reitingu teju sagrieza kājām gaisā, taču varakļānieši aizvien ir apņēmības pilni iekabināt lielajām pilsētām. Piemēram, no šī brīža līderiem Ogres viņus šķir vien 13,000 soļu. Mēs esam sava novada īsti patrioti. Vakarā mēs ejam garās pastaigās ar vīru. Es redzu, kurš jau ir tas, kurš piedalās izaicinājumā. Un mēs tā kā uzsmaidām viens otru, varbūt aprunājamies, atbalstam viens otru. Lai palīdzētu savai dzimtajai pusē, aktīvi soļo arī Somijā un Lielbritānijā dzīvojošie varakļānieši. Paldies akcijas rīkotājiem un sveiciens visiem Varakļānu novada dalībniekiem. Varakļāni! Mēs varam būt labākie. Saņemās! Patiesībā tāds arī bija viens no iniciatīvas mērķiem. Ne tikai aicināt iedzīvotājus dzīvot aktīvāk, bet arī radīt viņos piederības sajūtu savai pašvaldībai. Pētījumi to rāda, ka cilvēki vislabāk saliedējās ap tēmām vai pasākumiem, kas vieno visus. Piemēram, 18. novembris, Līgo svētki. Un arī šis soļošanas izaicinājums ir tāda aktivitāte, kas faktiski ļauj piedalīties jebkura veida cilvēkam. Vai tas ir cilvēks, kurš runā citā valodā, vai tas ir jauns vai vecs, vai ir citu ādas krāsu, jebkurš. Dalībnieki atklāja, ka jau pirms izaicinājuma regulāri devās pastaigās un pārgājienos, taču šobrīd sporto dubultā, savas pilsētas labā. Īsts sacensību gars. Ja tie, pieņemsim, dienā ir bijuši kaut kādi 12–13 tūkstoši, tad tagad jau es cenšos šo skaitu sareizināt ar 2, lai ir tie vismaz tie 30 tūkstoši. Tas ir 20 km dienā. Emocionāli tas ir gandarījums, kad es esmu maksimāli iedevusi to, ko es varu iedot. Šobrīd savam novadam un arī savai veselībai, protams, primāri. Iešana uzlabo gremošanas sistēmu, trenē koordināciju, palielina elpošanas tilpumu, stiprina kaulus, veicina labāku miegu, samazina risku saslimt, palielina muskuļu spēku, jo iešanas laikā strādā viss ķermenis un galvenais uzlabo sirds asinsvadu sistēmu. Sirds pumpē asinis pa ķermeni. Sakārt, ja mēs ejot noslogojam mikromuskuļus, tas attiecīgi palīdz mums tātad muskulis kontrahējoties, ja aktivizējoties, viņš spiež vēnu kopā. Līdz ar to pa vēnu vārstulēm asinis tiek augšā uz ķermeni, un mēs palīdzam patiesībā vairāk sirdī tīri ar iešanu. Jo mēs ejam vairāk, jo mūsu sirdī ir vieglāk. Ja iešana plānota kā sportošana, trenējot izturību, tad pirms un pēc soļošanas ieteicams izstaipīties, kā arī sekot līdzi pulsam. Ļoti labi jums ir pulkstenis viedējs, kurš mēra attālumu, kurš mēra soļus, taču cilvēkiem, kam nav šādas iespējas, vislabāk uztvert savu iešanas tempu, ir tajā brīdī, kad ejot, var runāt, nevar dziedāt, un ir jūtama tāda viegla aizelšanās. Tas nozīmē, ka sirsniņa jau strādā virs vidējā un ir šis te aerobais iegūms ķermenī. Fiziskas aktivitātes, tostarp iešana, uzlabo arī emocionālo labsajūtu, samazina trauksmi un depresiju. Cilvēkam dienas laikā attīstās ķermenī kortizols, kas ir stresa hormons, un principā iešanas laikā viņš mazinās. Un vajag tikai vēlēšanos staigāt, vajag savu kāpēc, un pat nevajag biezāko ziemas jaku, lai ietu šitādos laikapstākļos staigāt. Lai vai kas ārā aiz loga, es iešu. Tādā veidā es varbūt atbrīvojos no tās smagās nastas, kas ir sakrājusies pa dienu, un ieejot mājās jūtu, ka es lidoju un esmu gatava rītdienai jaunam darba cēlienam. Dalībnieki neslēp, ka tā ir cīņa arī savā starpā, jo var sekot līdz arī savai pozīcijai pašvaldības topā. Es tā kā uzejam uz to mūsu novadu, un te mēs redzam visus savējos. Es esmu 8. Tagad man ir mērķis apsteigt rekordu, kas ir 7. vietā. To varētu vispār ieviest kā tādu, tradīciju Latvijai katru gadu kaut ko tādu organizēt. Gan soļošanā, gan varbūt arī riteņbraukšanā. Varakļānieši uzsver, ka katrs solis ir svarīgs. Tad arī es filmēšanas sākumā piereģistrējos šajā aplikācijā, un sižeta tapšanas laikā būšu Varakļāniešu kontā ieskaitījis teju 2000 soļu.
Ramons Zariņa, Mārtiņš Jākapsons, 360 TV ziņneši.